ja tev būtu veselīgi viss kārtībā, tad tu būtu gatavs arī tagad spēlēt. Nu jā, būtu gatavs, bet tas jau tikai tā no manas puses neko nenozīmē. Varbūt tas viss jau tiešām bija vai ir galvenā treneri uztverē kādu vajadzīgs vai nē. To mēs tagad varam zīlēt, bet ja man nebūtu trauma, tad es būtu gatavs braukt. Ko tu šobrīd redzi Latvijas izlasē kādas spēles, cik es redzējis un kāds ir tavs viedoklis, kā mēs spēlējam, kā mēs izskatāmies? Nu, es esmu redzējis visas spēles. Jāsaka tā, ja Vācija rāda visas spēles un esmu redzējis, bet ļoti grūti ir kaut ko spriest, jo tiešām tagad jau ir viegli runāt, jo nospēlēts jau ir 6 spēles vai neviena spēle palikusi. Bet ļoti daudz spēlējumi, ļoti pasīvi un ļoti daudz aizsardzīgā palidam. Vismaz es, nezinu, tādus gadus, kad mēs Latvijas izlases nespēlējām vairāk uzbrukošo hokeju vai kontra pretuzbrukumu vai ne, ļoti daudz pavadājumu zonā un vienkārši no aizsardzības spēlēm. Mēs nemēģinām presingu vai tālāk. Nezinu, varbūt tas ir treneru uzdevums, es jau tagad neesmu tiešām iekšienē, bet es zinu, ka pēc labi spēcīgām komandām mēs spēlējam tādu kā pēc atkatu, vai ne? Tiešām bija tāda pasīvāka, bet pret pārējām komandām, bet vienalga arī pret tām komandām, ja mēs varējām uzsēsties, mēs sēdājāmies virsū un pretu bija vienmēr presingojām un mēģinājām arī tā, vai ne, lai pretinieks kļūdītos. Vai pie šī sastāva ir loģiski tā spēlēt? Pareizi vai varbūt tomēr vajadzēja mēģināt? Tas ir atkal jāredz trenerim. Viņam jau bija pusotrs mēnesis ar komandu, viņš jau varēja arī izdomāt kādu citu taktiku, bet viņš ir pie šādas taktikas nostājies. Viņam arī ir tagad jau kaut ko mainīt, ir ļoti grūti pēdējā spēle, ne? Var kaut kas izšķirties, var nē. Arī tas, kad visa komanda balstās uz vienu trīnieku vai uz 2 spēlētājiem, tas arī ir uz 3 spēlētājiem, jo Saļskis ir vienkārši fenomenāls šī čempionātā. Tas ir grūti izlīst. Mēs redzam, kad mums Latvijai vienmēr bija tāds sabalansētāka komanda un bija vienmēr 2-3 maiņas, uz kurām mēs varējām paļauties, ka viņi iemetīs kādu. Šogad ir ļoti grūti ar tiem vārdiem. Bet to mēs arī redzējām vispār. Tas bija arī drusciņi jau likumsakarīgi, jo mēs redzējām to draudzības spēlēs. Tas jau bija, varbūt, nezinu, tagad ir viegli kritizēt, vai nevajadzētu darīt tā un šitā, bet tas jau bija redzams tomēr arī draudzības spēlēs, ka mums ir grūtības ar uzbrukumu. Cīņas par savu pašu dēļ ir augstākajā līmenī, atpūšana? Noteikti. Es domāju, ka viņi dara visu, lai to izdarītu. Varbūt tomēr, es domāju, tas viss saistīts ar to pasīvumu, ka mēs ļoti pasīvi spēlējam. Un tad notiek arī tās kļūdas. Mēs nemēģinām kaut ko, kā komanda, mēs vienmēr mēģinām kaut ko izdarīt. Arī ar uzbrukumiem mēs neatmetām rīpu vienmēr. Es zinu, ka pie Oļega bija tā, ka bija tāda Zavarotņa igrā, kur mēs aiz vārtiem to ripu laidām. Ja notiek kaut kādas problēmas, tad uzreiz spēlētājs bija pirms vārtiem un tad aiz vārtiem. Nolenam bija visu laiku taktiskais. Taktiski bija pareizi jāspēlē un presingot uz vārtiem, visu laiku mest un līst un tā tālāk. Un šeit mēs vienmēr tā pasīvi spēlējam. Mēs spēlējam, ka tik neielaist. Varbūt tas nav pareizi tā.
Ja par pozitīvo runāt, tad vai tu atceries, kad teiksim, Dārziņš Daugaviņš uz šiem spēlētājiem, kurās es uzlikums, tu atceries, kad vēl ir bijis tā, kad uz diviem spēlētājiem, kad divi spēlētāji valda komandu tik ļoti. Kā tu vērtēji šo saikni? Tad daži jau sauc, ka viņi ir latviešu Sedīnu vai Daugaviņš latviešu Krosbijs. Nu jā, viņi velk visu komandu. Tas jau ir paldies Dievam jāsaka tā, kad tā saikni ir atrasta. Un mēs gaidām vienkārši arī kaut ko vairāk no citām maiņām, bet mēs jau redzējām Daugaviņu, viņš ļoti labi spēlēja pagājušā čempionātā. Ļoti svarīgs gols iemet, arī Dārziņš ir vienmēr bijis svarīgs komandai. Viņiem ir tāda, viņi atrada to saikni, viņiem ir tā saikni, tas ir ļoti labi. Es zinu, ka treneriem vajadzētu paļauties uz tādām saiknēm un izmēģināt, kur ir jau spēlējuši kopā un iemest kādu trešo, kurš varētu viņiem palīdzēt. To Beļauskas ļoti labi ir izdarījis pareizi. Bet ar vienu saikni tiešām nepietiek. Tas ir, nekad vēl tā nav bijis, kad tiešām viss balsts, viss tas svars guļās uz 2-3 spēlēm. Tev pašu tagad nostājies, kāda ir situācija, kad tu varēsi sākt gatavoties, jo nākamā sezonā taču plānot spēlēs? Jā, plānots ir un arī spēlēšu. Esmu tagad tādā rehabilitācijas posmā un es domāju, pēc mēneša jau noteikti būšu gatavībā, bet man vēl tā kā vasara ir gara, tā kā man vēl laiks vēl būs piespiest sev vairāk trenēties un arī ne tikai atjaunošanas procesā, bet arī pielikt ātrumā un spēkā. Līgums ir uz vienu gadu? Jā. Es jau domāju, jo mēs būs 39. dzimšanas diena, tad pēc gada 40. Esi domājis, vai tu vēl nesaki neko par tālāku nākotni? Ir jau tādas nelielas idejas izmestas šurp turp un arī domas, vai ne, bet es domāju, kamēr es esmu tādā fiziskā kondīcijā, kad es varu spēlēt un es jūtu, ka es tomēr varu komandai kaut ko dot, tad es vēlētos spēlēt. Es nesaku, ka tas būs arī nākošgad tā, jo es zinu, cik man grūti gadi ir bijuši pēdējie 3-4, kur man vairākas traumas ir bijušas, tā kā tas ir ļoti grūti vienkārši no traumām atkal atkopties un tādā fiziskajā kondīcijā ieiet. Un vispār tas spēļu ritms arī ir savādāks, ātrāks, visi kļūs. Kas būs nākošgad, tas ir jāskatās, bet ir jau domas vai kaut ko citu iesākt. Herbert, tev ļoti pazīstams Vācijas hokejs. Ja tu salīdzini Vācijas, Latvijas hokeja, teiksim, sistēmas, vai var teikt, ka vācieši mums iet uz priekšu, pa priekšu, vai tomēr, viņiem ir tomēr lielākas iespējas izvēlēties, viņiem spēcīgāka līga un vairāk komandas? Tieši tā, es domāju, ka arī viņi no tā arī profitē, ka viņiem pašam ir sava spēcīga līga, bet vai viņi ir priekšā Latvijai, tas ir no gada gadā mainās. Es domāju, tālāk skatoties, jā, varbūt Vācijai būtu priekšrocības, vai ne, jo mums arī tikai viens klubs spēlē KHL un pārējie ir izmētēti. Bet vai viņi ir spēcīgāki, tas nav noteikts. Vācieši raujās uz izlasi. Un, teiksim, šogad nav viņiem optimāls sasauks gan dēļ traumām. Šogad vispār viņiem arī ir problēmas ar sastāvu komplektēšanu. Neatbrauc visi, uz kuriem galvenais treneris cerēja. Daži atteicās traumas dēļ vai arī personīgi iemeslu dēļ. Bet mēs redzam, ka viņiem ir tomēr rezerves. Vairāk rezerves nekā mums. Mums arī izkrīt 7-8 spēlētāji, kuri neatbrauc vai varēja atbraukt. Nav. Bet es domāju, ja Vācijai pār 15 spēlētājiem iesniegst, viņiem vienkārši ir rezerves, viņiem ir viss savu balansētāks nekā mums. Mums izkrīt, mēs negribam domāt, ja izkrist Daugaviņš vai Dārziņš.
tas būtu vienkārši katastrofāli. Mēs jau jūtam tagad, kad izkrīt Kulda Bārtuls, Ķēniņš neatbrauc. Pat Ķēniņu grūti spriest, jo vēl nebija tāda iespēlējies arī pagājuši gadu, bet, Lusu dot viņš jebkurā gadījumā.